Svētā gara jau mēs esam akli un kurli, un ziniet, ka tad, kad Jēzus parādījās saviem mācekļiem, arī viņš, pirmais, ko viņš darīja, viņš dvēsa svēto garu uz viņiem pūta. Uzpūta svēto garu. Aleluja. Penijs Hins arī pūš. Un vēl viņš un tad rakstīts tālāk, ka viņš viņiem saprašanu atver, ka viņi rakstus saprat. Jūs saprotat, par ko iet runa? Viņi pirms tam neko neredzēja, kas ir vecajā derībā rakstīts par viņu kā par glābēju, kā par mesiju. Un tā arī mēs varam turēt savus bībeles mājās, un cilvēki bez gara nevar saprast. Cilvēki bez gara nevar saprast bībeli. Taču tāpēc ir tik daudz konfesiju. Aleluja! Tāpēc, ka katrs pēc savu miesas prāta tulko. Labi, ka jau to kopīgo mēs varam vienoties, ka Jēzus ir kungs, ka viņš ir glābējs. Amen. Es gribu jums uzrunāt par tēmu vienmēr uzvarētāji. Vienmēr uzvarētāji. Aleluja. Tas izklausās dažreiz nepārāk. Tas nav par mani. Ja? Vienmēr uzvarētāji. Bet Bībele saka, ka mēs vienmēr varam būt uzvarētāji. Mēs esam uzvarētāji jau savos gēnos. Mēs esam uzvarētāji izredzēti un ieprogrammēti būt uzvarētāji. Bet reāli ir tā, ka cilvēki nestaigā šajās uzvarās. Reāli ir tā, ka mēs visi vairāk vai mazāk krītam, cīnāmies, klūpam, un mums ir milzīgs spiediens uz mums, un ir grūti vienkārši būt kristietim. Kāds var pateikt amen? Šī ir tā patiesā vēsts, ka kristietim būt ir grūti. Vieglāk ir būt pagānam, vieglāk ir būt šīs pasaules cilvēkam, tāpēc, ka šīs pasaules saimnieks Satans jau neaiztiek savējos, kamēr viņi tur mierīgi dzīvo, tikmēr valsts šad tad varbūt kaut kādu lāsti nostrādā, kāds nomirst no infarkta, no insulta, vēl kaut kas tur, kaut kāds problēmas tur dzīvo un tā tālāk. Bet kamēr cilvēki mierīgi dzīvo, viss Satans viņus neaiztiks. Okay. Tieši tāpēc es gribu pateikt, draugs, ka tev ir savādāks liktenis. Tu esi izredzēts cilvēks, tu esi izredzēts pirms pasaules radīšanas. Un tā kā tu esi izredzēts pirms pasaules radīšanas, tu esi īpašs cilvēks. Amen. Pasaki savam blakus sēdētājiem, tu esi īpašs. Amen. Amen. Aleluja. 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 Jūs zināt, ka tāpēc, ka tu esi tik īpašs, tik izcils, Dieva izredzēts cilvēks, tieši tāpēc arī tev pirmais, kas tev jāsaprot, ir, ka tu vienmēr būsi iesaistīts cīņā. Amen. Amen. Pieņem šo kā faktu vienkārši. Tev jāsaprot, ka tu reāli vienmēr būsi iesaistīts cīņā. Jo tajā pašā brīdī, kad tu kļūsi par Dieva bērnu, tu kļūsi par Sātana ienaidnieku. Tas ir pilnīgi skaidrs. Tu atšķiries no šīs pasaules gara, tu atšķiries ar savu piederību, to piederību ir debesīs, tu esi Dieva bērns, tas ir dzimis no Dieva. Saki, es esmu dzimis no Dieva. Amen. Tāpēc, ka tu esi dzimis no Dieva, tu esi piederīgs citai valstībai, tu esi piederīgs Dieva valstībai. Un tāpēc tev jāsaprot, ka tik līdz tu kļūsi par jaunpiedzimušu garīgu bērniņu, protams, Dievam ir īpašs režīms priekš saviem bērniņiem, un Dievs nepieļauj tādas kārdināšanas, kas būtu pāri par taviem spēkiem. Bet, ja kurā gadījumā esi pārliecināts, ka no pirmās dienas, kad tu esi kļūst par kristieti, tu esi iesaistīts garīgā cīņā. Amen. Tāpēc tev ir jāpieņem tas, vai tu vari iebāzt galvas smiltīs, izlikties, ka uz tevi tas neatiecās, domāt, kāpēc, bet fakts ir tāds, ka tev ir jāuzņemās šis te fakts, vienkārši jāņem par normu, ka tu esi iesaistīts cīņā. Un skaidrs viens, ka Efesiešu vēstule runā, piemēram, par to, ka mums jācīnās pret ļaunajiem gariem pasaules telpām. Tas, kas tev uzbruks, tie būs personīgi ļaunie gari. Jo šie ļaunie gari strādā jau pie katra cilvēka. Tad, kad cilvēks tiek aicināts pie Dieva, atcerieties pagājušajā šodien, kāds mums pulks cilvēku bija, vai ne? Tiklīdz cilvēks tiek nogādāts vietā, kur viņš kaut ko dzirdēs par Dievu, kur viņš dzirdēs par pestīšanu, pie viņa uzreiz ap viņa galvu, ap viņa sirdis, ap viņa apstākļiem sapulcēsies miljoniem demoni, kas visiem viņiem saka stāstīt, tās ir muļķības, tas ir teātris, tev to nevajag, vai arī viņš vienkārši sitīs ar kaut kādu totālu vienaldzību, viņi vienkārši tā kā, vienkārši neko nesapratīs no to, ko ir dzirdējuši, vienkārši aizies tālāk savā parastajā dzīves ritmā. Tā ir garīga cīņa par katru cilvēku. Par katru cilvēku, lai viņš netiktu ārā no vēlna valstības, notiek nenormāla cīņa, nenormāla garīga cīņa, garīgs spiediens, garīgas intrigas, Satanam priekš katra cilvēka. Principā ir nolausts tīkls un scenārijs sagatavots, lai kā tikai cilvēku paturēt savā varā.
Tāpēc, draugi, ir tik grūti. Nāk pie Dieva dažreiz, cilvēks atkarot priekš Dievu. Tāpēc cilvēks ir tik grūti dabūt pie Dieva un dabūt gaismā. Un tāpēc ir dažreiz arī tik grūti būt kristietim, tāpēc, ka tev ir personīgs ienaidnieks, un viņa vārds ir vēlns, un viņam ir daudzi instrumenti, kā tevi ietekmēt, un tie ir ļaunie gari, kas noteikti pret tevi izies cīņā un darīs visu, lai tu kļūtu vienaldzīgs, lai tu kļūtu bailīgs, lai tu kļūtu depresīvs, lai tu kļūtu visādā veidā ietekmēts no viņu spiediena. Tie ir ļaunie gari, pret kuriem tev jācīnās. Efeziešiem 6. nodaļa 12. pants saka. Vēl ir rakstīts, ka tad, kad tu esi saņēmis vārdu, tad, kad tu esi piedzīvojis atklāsmi par Dievu, un tā ir Dieva žēlstība, saka, man ir Dieva žēlstība. Es saprotu evaņģēliju. Draugi, tas nav visiem dots. Un ja tev ir dots saprast evaņģēliju, tas nozīmē, ka Bībele saka, ka tu esi saņēmis vārdu. Un par tiem cilvēkiem, kas nesaprot vārdu, rakstīts, ka viņi paliek vienaldzīgi. Ka viņu sirdīs sētais Dieva vārds ir līdzīgs kā sēklē, kas nokrīt ceļmalā, kas ir cieti nomīdīta taciņa, kur uzreiz putni atnāk un uzknāp šo sēklu. Ja? Sēkla tātad iet bojā. Putni tie ir sātana eņģeļi, tie ir dēmoni, kas vienkārši šo sēklu noknābā uzreiz. Un tāds cilvēks nesaprot, kas ar viņu vispār bija. Viņš nesaprot, kāpēc es te biju, kas te par teātri. Un tādi cilvēki, kas, kuru sirds ir tik cietas, viņi atnāk un draudzē, ko viņi redz. Viņi redz apgrēcības, viņi redz dēteļus, viņi redz, ka tam šlipsas šķība, viņi redz, ka tam sarkana seja, ka tam ausis viena lielāka, otra mazāka. Viņi redz, ka tur uz grīdas pleķis vēl kaut ko. Jūs saprotat, par ko es runāju? Viņi redz kaut kādas nenozīmīgas, miesīgas detaļas, pie kurām meklē iespēju drīzāk piedauzīties nekā ticēt. Tā Sātans strādā pie neticīgiem cilvēkiem. Neticīgais ienāk, viņš nesatver, tāpēc, ka tajā pašā brīdī vēlns ir klāt un klap. Ja arī viņš satvēra vārdus dažām sekundēm, nākamā brīdī vēlns ir klāt un darīs visu, lai šis vārds tiktu izzakts no viņa sirds. Tāds ir Sātana nodoms. Sātans strādā pie tā, lai tu neko nesaprast un visu aizmirst, ko tu esi dzirdējis. Un to pašu viņš mēģina darīt arī ar tevi. Vai nav bijis tā, ka tu esi draudzē, varbūt, arī šajā, protams, esam redzējuši mieģainas sejas, bet vai nav bijis tā, ka kādreiz iegāja baznīcā un tu vienkārši, saldākā vieta, kur nosausies, atceries Mr. Bean kaut vai kā viņš tur gulēja tajā filmā. Aleluja. Tāpēc, ka miegs bieži vien arī ir Sātana ierocis. Viss, lai tā uzmanība tiktu novērsta. Un ja cilvēks ir saistīts demonizēts cilvēks, ja, es pateikšu pavisam atklāt, ja, miegainība ir gars. Ja tu nespēj klausīties Dieva vārdu un tev nāk žāvas un tu sāc domāt par mājās ieslēgt savu gludekli un tā tālāk, visticamāk, ka tas ir gars. Jebkas, kas novērš tev uzmanību no Dieva vārda sludināšanas, ja tā ir puslīdz pieņemama Dieva vārda sludināšana, ja tur mācītājs neurbina degunu un nerunā no savu prātu tikai, ja, tad tas ir gars, tie ir dēmoni. Viņi cīnās par tevi. Viņi cīnās, lai neticīgie cilvēki neko nesaprastu, ko tu tur dzirdi. Ja. Un rakstīts, ka ja cilvēks tam ir saņēmis vārdu, ja, tad rakstīts, ka bēdas un vajāšanas uziet vārda dēļ. Tikko cilvēks kļūst ticīgs, ja, tikko cilvēks sāk sagāt ar Dievu, bēdas un vajāšanas nāk, tāpēc, ka šie dēmoni spēj arī ietekmēt fizisko pasauli, spēj ietekmēt apstākļus un spēj ietekmēt cilvēks, kas tev riņķis. Un cilvēki, kas varbūt tev bija draudzīgi, tik līdz tu kļūst par kristieti, kļūst tev nedraudzīgi. Tev radinieki kļūst psihi vienkārši. Tev darba kaut kādas problēmas var sākties. Tas viss ir bēdas un vajāšanas, kā teikts, vārda dēļ. Vārds tas nozīmē, ka tevi dota Dieva atklāsme, ka tu esi savā sirdī sajūtas ticības siltumu. Un tādēļ, ka tu to esi sajūtas, tāpēc par tevi nāk speciāli sagatavots bēdas un vajāšanas, kuru vienīgais mērķis ir tevi darīt vienaldzīgu trūlu un atdalīt no tā, ko tu esi saņēmis. Tāds ir tas fakts, draugi. Bēdas un vajāšanas vārda dēļ. Tā ir cīņa. Tā vienkārši jāņem vērā, ka tā ir cīņa. Un vēl, ko mēs vēl redzam? Ka pirmkārt tad pirmais ievērošana faktu, ka tu esi, tev jāsaprot, ka tu esi iesaistīts cīņā. Otrais, tev jāsaprot, ka cīņa par tavas ticības paturēšanu, ka tev jācīnās, lai tu paturētu savu cīņu un ka savu ticību paturētu un attīstītu to. Tev jāsaprot, ka šī cīņa ir daļa no tās cenas, kas tev ir jāmaksā par to, lai tu ieeji Dieva valstībā. Tātad, vienkārši pieņem kā faktu to, ka tev kā kristietim būs jāiziet cauri zināmam daudzumam kārdināšanu, zināmam daudzumam pārbaudījumu, zināmām bēdām, zināmām pat vajāšanām, kas nāks pret tevi un šo, varētu teikt, ka Dievs pieļauj šīs lietas tavā dzīvē, lai, kā rakstīts 1. Pētera, pierakstīt 1. Pētera 1, 6, 7, rakstīts par mūsu pārbaudīto ticību, kas ir daudz vērtīgāk nekā iznīcīgais zelts.
Ja, okay, tātad mūsu ticībai jātiek pārbaudītai, kausētai un vienkārši apstrādātai, viņai jātiek pilnveidotai caur grūtībām, caur tādām notikumiem tavā dzīvē, ka tu vienkārši izvēlēsies palikt ticīgs, izvēlēsies ticēt Dievam, izvēlēsies staigāt ar Dievu, izvēlēsies uzticēties Viņam par spīti tam, kā izskatās apkārt vai kā tu jūties. Ja tu to izvēlēsies darīt, draugs, tu būsi izturējis eksāmenu, tu būsi izturējis testu, tāpēc, ka nedomā, ka tu dzīvosi viegli, nedomā, ka tu dzīvosi baigi viss kā pa sviesties. Tāpēc, ka rakstīts, ka caur daudz bēdām mums jāiet Dieva valstībā. Apostoļu darbi 14.22 rakstīts, ka mums ir caur daudz bēdām jāiet Dieva valstībā. Tas nozīmē, ka tev būs zināms spiediens, zināms grūtības, zināms, teiksim, apstākļu smagums tavā dzīvē, krīzes, kuru mērķis ir arī tevi pārveidot. Šo bēdu un problēmu mērķis ir izmainīt tevi kā cilvēku, kā personību, lai tiktu izcelts arī tevī tas, vai tu paliksi ticībā, vai tu turpinās ticēt, vai tu sāksi žēloties, kurnēt, atkritīsi, sāksi kaut ko varbūt pat zemot, cīnīties pret cilvēkiem, vainot Dievu, vainot cilvēkus. Saprotiet, draugi, Bībele saka, ka tie cilvēki, kuru sirdis ir kā sakla augsne, kā plāna augsnes kārtiņa, ka šis Dieva vārds krīt cilvēku sirdī, viņš nevar laist dziļas saknes cilvēku sirdī, un kad nāk šīs bēdas un nāk šīs vajāšanas, cilvēki apgrēkojas. Tiklīdz kaut kas nav pa prātam, tiklīdz kaut kas uzreiz neatrisinās dzīvē kā cerēts, vai kaut kas draudzē nepatīk, vai tur kaut kas nepatīk, vai tur kaut kas nepatīk, vai man kļūst nērti būt par kristieti vienkārši savā darba vietā, tāpēc, ka viss man taisa uz galvas, kaut kā tāpēc, ka es esmu kristieti. Ja tu tajā brīdī atsakies no tā, Bībelē rakstīts, Jēzus saka, kas kaut ko vairāk mīl nekā man, tas nav manis vērts. Es jums stāstu to šausmīgo, to smago realitāti, ka par mums visiem notiek cīņa. Un tajā, kāds arī grūtības tavā dzīvē būs, tajā parādās, vai tava ticība tiks izkausēta un pārkausēta, līdz kļūst pilnīgi tāda noslīpēta, kausēta, spēcīga. 1. Pētera vēstulē 1.6.7 par to rakstīts, ka tavai ticībai jātiek pārbaudītai. Tāds ir tas arī grūtību un pārbaudījumu mērķis, lai tu vienkārši parādītu savu nostāju, savu stāju, lai tu nekavētos paklausīt Dievam visās situācijās, lai tu vienkārši spītīgi turētos pie savas ticības, vienalga, kā viss izskatās apkārt. Tas ir tas, ko, draugi, es gribu jūs iedvesmot darīt. Tāpēc, ka Dievs arī pieļaus jūsu dzīvē zināmas grūtības, zināmas problēmas. Un pat, ja kaut kādu lietu autors ir Sātans, Dievs var lietot visas lietas, visas kārdināšanas, kas tavā dzīvē bijušas, visas krīzes, lai tevi tuvinātu Viņam. Ziniet, dažreiz būs ļoti smagi, ja? Dažreiz būs ļoti smagi, es tev varu apsolīt. Bet ja tu turpinās uzticēties Dievam, tu izies šo testu un tu vienkārši turpinās kā uzvarošs kristietis. Viss, ko tev vajag turēties pie tā ticības daudzuma, kas tev ir. Pie tiem faktiem, kurus tu zini. Pie tā lūkšana daudzuma, kuru tu esi lūdzis līdz šim, turpini darīt to, ko tu esi darījis, un tu vienkārši izies caur tām lietām. Tāpēc, ka kādā citā vietā Bībelē rakstīts, ka Dievs nepārbauda nevienu pār par viņu spējām. Saka, amēn. Ja tev šķiet, ka šito es vairs nevaru izturēt, šito es vairs nevaru izturēt, tad zini, ka tu spēji gan to izturēt. Tāpēc, ka Dievs kontrolē situāciju un rakstīts Bībelē, ka ja tev ir kaut kāds kārdinājumu daudzums tavā dzīvē, protams, Sātans arī nāks ar savām lietām, par kurām varbūt mazliet vēlāk, ja? Bet ja kaut kādas situācijas tavā dzīvē ir, tad esi pārliecināts, ka tu spēj to uzvarēt, tu spēj to iziet cauri. Tāpēc, ka caur daudz bēdām tev būs jāiet Dieva valstība. Tas nozīmē, ka tev tiksi kausēts, tu tiksi pārbaudīts, tu tiksi uz tevi skatīsies, vienkārši garīgā pasaule, cik vērts tu esi, vai tu esi puskoku lēcējs, vai tu esi kaut kāds diletants, vai tu esi tas, kas pie pirmajām grūtībām atkāpies, vai tu esi tas, kas kaut kas tev nepatīk, kaut kur iesāpās un uzreiz dziedināšana atnāk, tu uzreiz esi apgrēcinājies un uzreiz esi prom no Dieva un tā tālāk. Jēzus saka, tādi cilvēki nav manis vērti. Mums visiem vajag parādīt neatlaidību, draugi. Mums visiem vajag parādīt uzticību, mums visiem vajag turpināt ar Dievu, lai kā viss izskatītos. Lai tu uzvarētu, trešais punkts, ko es tev gribu pateikt, lai tu uzvarētu šajā cīņā. Tev jāredz mērķis, tev jābūt, šī mērķim jābūt kā vērtībai. Tev jābūt tam kā vērtībai, kuras dēļ tu vienkārši esi gatavs maksāt šo cenu un vienkārši tiekties uz šo mērķi. Draugi, es zinu, ka, protams, ka pirmkārt Bībelē rakstīts, ka Kristus mīlestība mūs vada. Jo, ja tev nav personīgas atklāsmes par Jēzu, Jēzus nav personīgi tavs glābējs, ja tu neesi piedzīvojis to, ka viņš personīgi tevi ir uzrunājis un tavus grēkus piedevis un tavus netīrības šķīstīs ar savām asinīm, ja tas nav tavs personīgais piedzīvojums, tu nenoturēsies ilgi.
Tu nenoturēsies ilgi, tāpēc, ka, ja tu esi patiešām vienkārši kā reliģiozs cilvēks ienāc draudzē, varbūt tev kaut kāda viegla interese, varbūt tev kāds puisis vai meitene patīk draudzē, varbūt vēl kaut kādi motīvi, ja? Taču šie motīvi agri vai vēl izgāzīsies. Tāpēc, ka tev jābūt šai personīgai sadursmē ar Dievu, un dažreiz mēs aicinām cilvēkus uz inkauntāru braukt, tāpēc, ka tā arī saucās šis te inkauntārs, tas saucās sadursme ar Dievu, satikšanās ar Dievu. Tev ir jāsatiekās ar Dievu, tev jāpiedzīvo Jēzus, tev jāpiedzīvo viņa krustu, tev jāpiedzīvo atklāsmi par to, ko nozīmē Jēzus darbs pie krusta. Ja tu piedzīvo vienkārši Jēzu personīgi, ka viņš ir tavu grēku piedevējs, ja? Atcerieties, kā Bībelē rakstīts. Kas rakstīts par sievieti, kas viņa kājas mazgāja savam asarām un svaidīja reļu un slaucīja saviem matiem. Rakstīts, ka tas, kam daudz piedots, tas daudz mīl. Tad mūsu motivācija jābūt ir vienkārši tam, ka mums ir mūsu grēki piedot, un varbūt tu neesi bijis baigi krutais, tur milzīgais grēcinieks, bet padomā par to, cik daudz Jēzum maksā, kad tu šos tavus reālos esošos grēkus, kurus tu esi izsūdzējis, cik daudz viņam maksā tos piedot, cik daudz viņam maksā iet nāvē tevis dēļ. Ja tas nav vadmotīvs, es teikšu pavisam godīgi, ja tu neesi saticis Jēzu, ja tev nav bijis vajadzība pēc grēku piedošanas, ja tu neesi ar viņu sadūries, ja tu neesi ar viņu saticies, tad tu vienkārši ilgi nenovilksi. Es runāju vienkārši garīgi. Mums ieejot jaunajā gadā vajag runāt skaidru valodu. Tev vajag vienkārši saprast, ka tev ir dot privilēģija, ka tev grēki tev ir piedot, ka Jēzus ir nomiris par tevi. Un tev vajag to novērtēt. Un kā Bībelē rakstīts, Kristus mīlestība mūs vada. Ja tev nevada Kristus mīlestība, ja tu neesi aizkustināts, ja tu neesi satriekts par to, ko Jēzus ir izdarījis priekš tevis pie krusta, tad tu apgrēcināsies ļoti ātri. Tad tu piedauzīsies ļoti ātri. Tad tu atkritīs ļoti ātri. Es negribu, lai neviens no jums atkrist, ja, draugi. Bet ja mums sirdī ir greizi motīvi, ja kaut kāda slēpta akmeņa sirdīs ir, ja mēs esam kaut kādu citu motīvu dēļ pie Dieva nākuši Dievs, tad Satans panāks to, ka, saknes tad nav dziļi dzīves un, diemžēl, nāk pārbaudījumi, mēs redzam, kā cilvēki krīt, mēs redzam, kā kristieši krīt, grēko, aiziet pasaulē vienkārši baisi noskatīties dažreiz. Tāpēc es šo te runāju ar mērķi, lai iedvesmot jūs tomēr ticēt un lai jums būtu mērķis pēc kā tiekties. Un tas mērķis, draugi, ir šāds te. Pirmkārt, protams, ka Kristus mīlestība tev vada un es arī Dievam bieži vien saku, es personīgi saku, man nav ko kaunēties, tā arī saku, kungs, es visu, ko es daru tikai tāpēc, ka tu man pirmais esi mīlējis. Tāpēc, ka viņš man pirmais mīlējis, viņš par mani nodevies, tikai tas man motivē darīt to, ko es daru. Es varētu darīt daudz ko citu. Aleluja, daudz vairāk naudas saņemt. Aleluja, kaut vai. Ja daži domā par materiālo interesētību. Bet es viņam saku, un es saku arī šeit, ka ja mēs kaut ko darām, mēs darām tāpēc, ka viņš mums pirmais ir mīlējis. Mēs atsaucamies viņa mīlestībai. Tam ir jābūt motivācijai, ka viņa mīlestība tev vada. Jā, atcerieties, ko darīja Pēters, kad aizliedz Kristu, kad Jēzus paskatījās, un viņš sāka gauži raudāt. Un viņam bija jābūt atjaunotam, viņam bija atkal 3 reizes jāapliecina, ka viņš mīl Jēzu. Mums vienkārši jābūt tādiem, kas mīl Jēzu. Mēs mīlam Jēzu, tāpēc mēs viņam sekojam, tāpēc mēs darām šīs lietas, ko mēs darām. Ja tu nemīli Jēzu, tad vienkārši tev būs grūti palikt ar viņu, tev gandrīz neiespējami palikt ar viņu. Jo būs tādas vētas, draugs, es tev pasaku pavisam godīgi, būs tādas vētas tavā dzīvē, ka viss liksies, viss iet pa burbuli, viss ir čupā. Es tev godīgi varu pateikt. Ja tu gribi būt Dieva lietots instruments, tad tavā dzīvē būs tādas krīzes. Es tev vienkārši varu to pateikt. Tev vienkārši jāizdzīvo tam cauri. Un tev jābūt šim mērķim. Pirmkārt, mīlestību uz Jēzu, protams. Bet es gribu pateikt arī dažas lietas, ko Bībele sola. Atklāsmes grāmata 1:10 sola, ja tu būsi uzticīgs līdz galam, tu dabūsi dzīvības vainagu. Varbūt tev tagad tas neko nenozīmē. Tev uzreiz nāk prātā dziesmu svētki ar puķu vainagdziņai, meitenes ar puķu vainagdziņai. Dzīvības vainags ir balva, tā ir galvas rota, tas ir novērtējums, tas ir kāds status, tas ir kaut kāda, tas ir status, ko tev piešķirs, ja tu būsi uzticīgs bijis. Tāpēc, draugi, jums vajag motivācija izturēt šo dzīves skrējienu, palikt augļus nesošam kristietim, būt draudzē, vienmēr būt nest augļus Dievam, kalpot Dievam. Tev vajag turēt prātā arī šo, ka reiz šīs dzīves dienas beigsies. Pasaka savam kaimiņiem šādu bēdīgu vēstu, tu drīz mirsi. Oh, yeah! Es nedomāju, ka tu mirsi rītdien, bet salīdzinot ar mūžību, tu pavisam drīz nomirsi. Aleluja! Bet tagad pasaka nākamo vēsti, bet pēc tam tu ieies mūžībā. Saki, šī dzīve, pasaka, šī dzīve ir tikai sagatavošanās debesīm.
Amen. Un tur rakstīts, ka būs dzīvības vainags tev. Un 2. Timotejam 4.8 rakstīts, ka tiks dots taisnības vainags. Es nezinu, draugi, es nespēju aprakstīt, kas tas ir, bet taisnības vainags arī ir kaut kas līdzīgs dzīvības vainagam. Acīm redzot, tas arī ir status, tā ir kaut kāda privilēģija, tas ir kaut kāds novērtējums, ko tu saņemsi. Draugi, mums vienkārši vajag domāt debesu kategorijās. Jo mēs esam pieraduši domāt, tā ir kartupeļu mājās, nav, ir sārkociņu mājās, nav, ir alga, nav, vai šodien es jūtos slikti, šodien man gribās paskatīties televizoru, šodien man gribās to, man gribās paēst, man gribās gulēt, man gribās seksu, man gribās vēl kaut ko, man gribās apelsītes, man gribās to, kas aiz loga. Bet varbūt vajag domāt par debesu perspektīvu, saprotiet? Debesu perspektīvu. Mēs kā cilvēki, mēs kā fiziskas būtnes beigsim eksistēt. Par to viss ir viens prāts, vai ne? Mēs redzam kapsētus, tie pilnas kapsētas ar cilvēkiem. Un mēs zinām, ka tur ir guļ tikai ķermeni. Un ķermeni mēs atstāsim šeit uz zemes līdz tajā brīdim, kad mēs tiksim augšā un celt arī savai ķermeni. Bet gārs aiziet pie Dieva. Un tajā brīdī, kad nostāsies Dieva priekšā, tev vienkārši tiks dots novērtējums. Varbūt tas tev var motivēt. Jo rakstīts, ka ja mēs būsim slinki un blēdīgi un būsim šmaukušies ar 10 tiesām un visu laiku nogreiz uz stūrus dzīvē un ieradušies tikai uz katru trešo dievkalpojumu, metam uz pirkstiem, trešais vēdienē ierodos, tā, 2 izlaišu, 3. ierodos, nu labi, es jokoju. Bet tur viss kļūst redzams, draugi. Tur visi tavi darbi rakstīti grāmatos, failos, mapēs, noglabāti, tiks filmiņas rādītas, rullīši tiks ritināti un tava dzīve tiks caurskatīta. Varbūt tas tev motivē. Es tā ceru, ka tas tev motivē. No vienas puses ir Dieva mīlestība, no otras puses arī ir objektīvs novērtējums. Mums tam vajadzētu būt kā motivācija tomēr. Es gatavojos tam, ko es darīšu debesīs. Es negribu tur ieiet nabaks un stulps un maziņš ar tādu mazu sainītu aiz muguriņš. Es biju tāds maz pieticīgs, tāds nomināls kristietītis. Šeit ņem mani pretī Dievs. Es esmu baigā dāvana tev. Nu, viņš jau, protams, ir izglābis mūsu savu dēlu, bet saprotiet, Dievam nav paredzēti šie te, es teikšu tā, es pateikšu tā diezgan skarbi, nav paredzēti dauņi. Nav paredzēti neattīstīti kristieši, tādi neveiksmīgi, tādi vienmēr kompromisos, vienmēr nomākti, vienmēr sakauti. Dievs grib redzēt mūs kā uzvarētājs, tāpēc es jūs lēnām vadu uz to vēsti. Bet šim vajadzētu būt tam motivēšam elementam, ka jums būs dzīvības vainags, ka jums būs taisnības vainags, vēl atklāsmes grāmatā 3.5 rakstīts, ka tu tiks ietēmts baltās drēbēs. Jums atkal nav skatīts, ko tas nozīmē. Jūs teiksiet, man mājās ir tēkrakli, 10 blūzes baltas, es pats tev varu ietēpties baltās drēbēs, droši vien tās ir domāts. Tavs status atkal. Debesīs nesteigās visi baltās drēbēs. Debesīs nebūs tā, ka visiem būs vienas nokrāsas baltas drēbes. Tur atkal būs kategorijas. Rakstīts, ka cilvēki ieies un viņiem tiks dots novērtējums un cits tiks nosaukts pat par slinko un blēdīgo kalpu, un viņš tiks izmests, jūs ziniet, kur. Nav tā, ka visi tā automātiski šodien nopērka licenzi un visu gadu makšķerē, vienreiz Jēzu piesauc slinki pār lūpām izvēlu vārdus un tagad tas ir glābts. Tā nav, draugi. Šī ir cīņa, šis ir ceļš. Un tāpēc rakstīts, ka mums ir atklāsmes grāmatā 2.14 arī rakstīts, ka tie, kas būs izturējuši to cīņu, kas būs kā uzvarētāji, nosteigājuši šo dzīvi, protams, uzvarētājs tu vienmēr būs Dieva acīs. Bet ja tu būsi izturējis un noskrējis šo skrējumu, tad tu pa vārtiem ieies pilsētā, atklāsmes 2.14. Es atkal nezinu tev izskaidrot, ko tas nozīmē, bet tālāk ir rakstīts tajā pašā pantā, ka ārā paliek bailīgie, ārā paliek meļi, ārā paliek visādi salašņas, paliek visādi, kas nav maksājuši cenu un nav dzīvojuši kā kristiešiem nākās. Draugi, ne visi ieies pilsētā. Tā vienkārši raksta Bībele. Es negribu tevi sabiedēt, bet es gribu, lai tu esi aktīvs un pat agresīvs kristietis. Draugi, un vēl, lai tu būtu vienmēr uzvarētājs. Lai tu uzvarētu, tev ir jāzina, un šis ir galvenais, par ko es gribu šodien runāt. Tas bija tikai ievads. Tev ir jāzina, ka tava uzvara vienmēr balstās ne tevī pašā, ne tavās veiksmēs vai neveiksmēs, ne tavās augšās un lejās, ne tā, kā tu esi nodzīvojis šodien vai dzīvos rītdien, bet tas ir balstīts tikai vienīgi Jēzus Kristus krustā. Kāds var pateikt amen? Amen. Aleluja. Un te ir vajadzīga atklāsme. Ja mums nav atklāsmes par to, ko nozīmē Jēzus Kristus krusts, tad mēs vienmēr būsim sakaut, mēs vienmēr būsim bēdīgi, mums vienmēr pietrūks drosmes un tā tālāk un tā tālāk. Bet atcerieties, 2. Korintiešiem 2.14 saka, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā. Tātad mums ir jāsaprot, draugi, ka tavs grēks ir piekalts pie krusta, ka pie krusta tu tika atpirkts no Sātana varas, ka pie krusta tika anulēts jebkurš apsūdzības raksts, kas pret tevi būtu, ko Sātans varētu vērst pret tevi. Ka Sātanam ir aizbāzta mute pateicoties Jēzus Kristus izlietējām asinīm pie krusta. Tev vienkārši jāsiem atklāsmi par to.
Kāpēc tev jāsaņem atklāsme, lai tu varētu dzīvot šajā uzvarā? Jo cik daudz kristiešu vienkārši dzīvo pēc savām sajūtām. Vienkārši dzīvo šodien es jūtos tā, rīt es jūtos tā, šodien augšā, rīt lejā, šodien melnā pirmdienā, labi, sagaidīšu kaut kā novilkšu līdz svētdienai, un tad man uzpumpēs draudzē, ja? Tev pašam personīgi ir vajadzīgs saņemt atklāsmi, tev ir vajadzīgs saņemt atklāsmi par to, ko Jēzus priekš tevis ir izdarījis. Un ja tev būs atklāsmi par to, ka Jēzus ir piedevis visus tavus grēkus, tagadnes, pagātnes, nākotnes un tā tālāk, un ka viņš ir tavs glābējs, ka viņš ir tavs aizstāvs, ka viņš ir tavs Dievs un tā tālāk, tad tu būsi stiprs, tu būsi uzvarētājs. 1. Korintiešiem 15:57 raksta, kas mums uzvaru devis caur kungu Jēzu Kristu, kas mums ir devis uzvaru, mums uzvaru ir tagad. Pasaka, man ir tagad uzvara. Aleluja. Pasaka savam kaņģim, pat ja tu tā nejūties. Tev ir uzvara tagad. Āmen. Aleluja. Es gribētu pievērst šim te vairāk uzmanības. Es gribētu tā kā detalizētāk ieiet tajā iekšā. Es nezinu, vai es to varu paspēt un tā tālāk. Bet, draugi, mums ir jāapzinās, ka uzvara jau mums ir garantēta. Saki, uzvara tev ir garantēta. Amen. Amen. Aleluja. 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 1. Jāņa vēstule 5:14 saka, 5:4 saka, šī ir tā uzvara, kas uzvarēs pasauli, mūsu ticība. Draugi, mūsu ticība uzvar pasauli. Mūsu ticība ir tā, kas liek Dievam darboties mūsu dzīvēm, kas liek mums iziet cauri visām grūtībām, visiem pārbaudījumiem. Ja mēs paturam savu ticību, ja mēs vienkārši paliekam ticīgi, jebkuros apstākļos paļaujamies uz Dievu, tad mēs uzvaram arī pasauli. Mateja evaņģēlijas 16. nodaļa 18. pāns saka, draugi, arī šās lietas, kuras es tikko pieminēju, Jēzus jau teica savas kalpošanas laikā virs zemes, viņš teica, ka šīs klīnces celšu savu draudzi un Elis vārtiem to nebūs uzvarēt. Tātad mēs esam ieprogrammēti uzvarēt. Draudze ir ieprogrammēta uzvarēt. Draudze ir jāsteigā uzvarēt. Draugi, mēs vienkārši tiekam sakaut tajās lietās, kur mēs noticam vēlnam melēm, kur mēs noticam sajūtām, kur mēs noticam spiedienam, kur mēs noticam tam, ko apstākļi vēsta. Tad, kad mēs sākam ticēt tam, ko mēs redzam, dzirdam un jūtam, tad mēs laižamies pa burbuli. Un tajā brīdī nevis Dievs mūs ir atstājis, nevis Jēzus mūs ir pametis, bet mēs vienkārši esam noticējuši meliem. Tāpēc, ka visu laiku šī galvenā cīņa notiek par to, lai no tavas sirds izzagtu šo patiesību, lai tev nebūtu atklāsmes par to, kas Bībelē rakstīts, lai tu nebalstītos tajā, kas tev ir atklājies no Dieva vārda. Tieši tāpēc, ko Jēzus teica un ko Jēzus darīja, pirmais, kad viņš parādījās mācekļiem, tas, ko es sākumā pieminēju. Viņš viņiem saprašanu atdarīja, ka tie rakstus saprata. Pajautā savam kaimiņam, vai tu saproti rakstus? Aleluja. Pasaka, ja kāds saka tev, es nesaprotu, uzpūtu viņam svēto garu, saka, uzpūtu viņam. Es jums visiem uzpūšu. Saprašanu. Breno, tu tagad labi sapratīs rakstus. Bērni Bībelī būs nolasīti tagad mājās. Aleluja. Negribēsies vairs šahu spēlēt. Aleluja. Mums ir jāsaprot raksts, un raksts varās vaļā, draugi, tāpēc, ka jūs lūdzat svēto garu palīdzēt jums lasīt Bībeli. Jums ir jālasa Bībeli mājās ik dienas, ik rītu, ik dienu, un ik vakaru, un ik pēcpusdienu ir jālasa Bībeli tikai viena iemesla dēļ, nevis tāpēc, ka es tā teicu, nevis tāpēc, ka Dievs būs dusmīgs, ja tu nelasīsi Bībeli, bet tāpēc, ka tev vajadzīgs iegūt personīgi atklāsmi. Jēzus teica, jūs atzīsiet patiesību, un patiesību darīs jūs brīvus. Amen. Tāpēc, ja tu esi kristietis, piedzimis no augšas, tavs gars piedara Dievam, tu piedari debesīm, bet tavs prāts, tava dvēsele, viņi ir kā tāda nenoankurots kuģis, kas var līgoties visos viļņos, šūpoties visam līdz, kas tavā dzīvē notiks, tāpēc tev vajadzīgs ēnkurs. Un Bībele saka, ka tas ēnkurs ir Dieva vārds. Un tagad nāks vētras, tagad nāks cīņas, tagad nāks kaut kādi pārbaudījumi, tev ir jābūt šim stingrajam pamatam, šim ēnkuram, kas noturēs tevi no tās dreifēšanas. Jo, ja tu esi bez Dieva vārda pamats savā dzīvē, tu vienkārši būs kā tāds, vienkārši nepastāvīgs būs. Vienkārši tiksi sakauts visās problēmās, kas nāks, jo Satans ir ļoti gudrs pretinieks. Viņš zina, kā tevi kārdināt, viņš zina, kā tevi uzbrukt. Tāpēc mums ir vajadzīga šī personīgā atklāsme no Dieva. Nevis savs lasīt Bībeli, nevis vienkārši iekalt rakstos no galvas, bet mums jālūdz svētais gars. Mums jālūdz svētais gars, lai viņš atklāj mums patiesību. Ja patiesība ienāk manā sirdī, es esmu neuzvarams. Saki, es esmu neuzvarams, ja man ir atklāsme par Dievu. Āmen. Aleluja. Tad tu esi uzvarētājs tikai tajās lietās, kur tu patiešām ar pārliecību kaut ko vari teikt.
Ja tu vari ar pārliecību teikt, ka Jēzus ir tavs dziedinātājs, tad tu būsi dziedināts, tu būsi vesels tajās lietās. Ja tu nevari to ar pārliecību teikt, tu atnākt uz draudzi, varbūt tu saņem šo dziedināšanu, bet tu viņu aiz durvīm uzreiz pazaudēsi. Tāpēc, ka nāks Satans ar simptomiem, apsūdzēs, izšaubīs, runās visādas muļķības, un tu visam, jā, laikam, jā, viss, nē, tas uz mani neattiecas, labi, esmu slims, esmu nabaks, esmu visu pamests, neviens man nemīl, es esmu nabadzīgs, laižos pa burbuli. Un tā cilvēki tiek sakot. Draugi, tāpēc tas manā mutē varbūt tas skan tik viegli un rotaļīgi, es daļai tādā ironiskā formā runāju, bet īstenībā tā ir cīņa, draugi, lai mūsu prāts piepildītos ar Dievu vārdu, lai mūsu sirds piepildītos ar Dievu vārdu, lai to ar pārliecību varētu izrunāt šīs lietas, piemēram, kas Bībelē rakstīts, jo bez svētā gara tāpat to nevar izdarīt. Rakstīts Bībelē, ka tu nevari bez svētā gara pat pateikt, ka Jēzus ir kungs, vai kāds var pateikt, ka Jēzus ir kungs? Sakiet, Jēzus ir kungs. Saki, aleluja! Amen! Aleluja! Viņš ir kungs! Un tas, kas tev liek to teikt, tas ir svētais gars. Ne tāpēc, ka es tev iemācu kā tādā bērndārzā apkārtot, kur tu teici gailīt, ja? Bet tāpēc, ka tev ir atklāsme. Un ja tev ir atklāsme, tad tu esi kristietis. Ja tu vari pateikt svētajā garā, Jēzus ir kungs, ka viņš ir Dieva dēls, ka viņš ir nācis un nomiris par taviem grēkiem un tā tālāk, tad tu esi glābts, tev ir personīga atklāsme. Tev ir dzīvība, tu esi iesakņots šajās lietās, tev ir pārliecība par šīm lietām. Un neviens valsts tev nevar no tā izšaubīt. Mēs šodien neņemsim to raksturu, bet Efesiešiem 6. nodaļa runā par Dieva ieročiem, ar kuriem mums ir jāģērgās. Un tur rakstīts, ka mums vajadzīgi pestīšanas bruņu cepuri. Ja tev pret tavu galvu tiek izšauts šaubu bultu, Satans nāk un apšauba un kārdina tev un saka, varbūt tas viss ir nieki, varbūt tā visa ticība ir nieki, un es šodien nejūtos tā, kur tas Dievs tik tālu un tā tālāk. Tev jābūt ir bruņu cepurē. Tev jābūt ir vairogam, tev jābūt ir bruņām un tā tālāk. Tā ir cita tēma, citai reizē, bet īstenībā, draugi, ja mēs neesam nostiprināti personīgi Dieva vārdā, vari braukt uz cik inkautariem gribi, bet tas tevi nepadarīs par uzvarētāju. Inkautars iztaisa tev, izrauga tevi, iztīra tevi, bet tur ir vajadzīgs piepildījums pēc tam. Un piepildījums ir tev paklausīt Dievam un Dieva vārds un staigāšana ar Dievu un atklāsmes no Dieva. Tas nāk tikai, ka tu esi cītīgs, ka tu esi Bībeles lasītājs un ka tu lūdz svēto garu, lai viņš tev atklāja Dieva vārdu un Dieva vārds atdzīvosies tavā sirdī un Dieva vārds izmainīs tevi. Un tagad Dieva vārds būs tavā sirdī, tad tev nevajadzēs, lai par tevi lūdz. Tu vienkārši pats zinās, kas tu esi un kur tu stāvi un kur tu ej. Tāpēc, draugi, es lūdzu par jums, lai Dievs patiešām dod šīs atklāsmes no Bībeles, lai tu pats personīgi piedzīvo Bībeli. Un tas ir iemesls arī, kāpēc bija šīs pašmācības stundas, jo es vienmēr cerēju uz to, es ceru, ka arī tas ir noticis, ka tas rezultāts ir sasniegts, ka lasot šīs stundas, aizpildot šīs stundas, lasot tās raksturvietas, kaut kas jūsos ieiet. Jūs sagādājat materiālu, caur ko Dievs var atklāties jums. Un ja tas ieiet tavā sirdī, un ja tu pat neatceries ar savu galvu, tas pieskarās tavai sirdī. Un nākošā reizē, kad tu šīs raksturvietas varbūt kaut kur dzirdi, viņas jau tā kā sāk tev kaut ko nozīmēt. Un tu sāc iegūt atklāsmi par to. Un tas sāk izmainīt tevi. Un tu teici izmainīts un nostiprināts iekšēji. Un ja tu esi nostiprināts iekšēji, neviens valns tev nevarēs izšaubīt. Amen, kāds var pateikt. Amen, tāpēc tev ir jālasa Bībeli, jo, draugi, mēs nevaram būt tādi muļķīgi, bērnišķīgi kristieši, kas vienkārši dzīvo no jūtām līdz jūtām, no Ziemassvētkiem līdz jaunam gadam. Tagad mazliet tās depresīvs laiks, es esmu visu naudu iztērējis, viss prieks pazudis, Ziemassvētīgi pagājuši, man mēs nekāda prieka nav, uz draugu es nenāku. Draugi, no laika posmā no Ziemassvētkiem līdz jaunam gadam Satans strādās īpaši, es jūs brīdī. Amen, es jau esmu piedzīvojis šo to. Aleluja. Īpaši strādā. Tāpēc man jābūt īpaši stipram šajā laika posmā. Tu nevar atslābt. Saki, Sātanam nav brīvdienu. Tāpēc es arī nevaru paņemt brīvdienas. Amen. Tu nevari paņemt brīvdienas. Protams, dažreiz viņš tev liks mierā un tev būs brīvāks nedēļas. Viņš tev dos atvaļinājumu mazliet, bet tu nezini, kurā brīdī viņš atgriezīsies atkal. Un sāks tev atkal bombardēt. Tāpēc es gribu pateikt dažas lietas, no kurām mums ir jācīnās. Un pirmais, tas ir grēks. Ja? Grēks, tas ir aktuāla lieta tiem, kas ir jauni kristieši vai kas tikko nākuši pie Dieva. Tas nenozīmē, ka tev grēks ir tas, kas tev pašam savā spēkā jāuzvar. Bet 2. Pētera vēstule saka 2.19. Jo kurš kāda ir uzvarēts, tas ir kļuvis par tā kalpu, tas ir rakstīts par grēku. Ja?
Tātad, ja tu ir sevišķies jauns kristietis, tev, protams, nāks vecās kārdināšanas, pīpēšana tev nepametīs, dažreiz varbūt pavilks uz alkoholu, ja kādam nav tādas problēmas, nav, bet Satanam ir 1000 viltību, lai varbūt vecās kompānijas vai vēl kaut kas tāds, vienalga, kas tas būtu, vecais temperaments, kaut kāda lamāšanās, kaut kādas vēl lietas, kaut kādas atkarības, kaut kādas saistības, Tāpēc ir inkaunters. Paldies Dievam, inkaunters daudz ko atrisina, bet varbūt ne pilnīgi visu, un kārdināšanas būs, un mums ir jānostājās pret grēku, un Ebreju vēstule 12.4 saka, ka mēs vēl neesam cīnījušies līdz asinīm pret grēku. Tāpēc, draugi, saprotiet, grēks vienmēr mūs pazudina. Tagad tu grēko, tu esi kritis. Tajā brīdī Satanam ir tiesības uz tevi. Ja tu kaut vai esi kaut ko atkal pa savam vecam paradumam kādu nokritizējis vai vēl kaut ko izdarījis vai kaut ko tādu darījis, ko tev nevajag darīt, tu uzreiz zinās savā sirdī, svētais gars tev to atklās. Tajā brīdī tu esi sakalts. Kāpēc mēs nevaram grēkot? Ne tāpēc, ka Dievam nebūtu žēlstības un viņš mums nosodītu par to, ka mēs grēkam, bet tajā brīdī mēs atveram sevi vēlnam. Tāpēc, ka Sātans ir ļoti viltīgs pretinieks, viņš zinās, kā tev tuvoties, viņš zinās, kurā brīdī tu jūties ne tā, ne savā ādā, kurā brīdī tu jūties tā, ka pēc vecā paraduma gribās paņemt mazo glāzīti atkal, vai paskatīties salkanos seriālu, un tur ir tik jauka skaislības, tai seriālā es gribu pasēdēt, pēc televizora lieciet visu mani mierā. Sātans zina, kā strādāt. Tāpēc te ir rakstīts, ka pirmais punkts, ko es šodien minēju, bet tev jāsaprot, ka tu esi iesaistīts cīņā. Tātad viens no tā, ar ko nāks valsts par tevi, būs grēks. Un viņš sataisīs nepārtrauktas situācijas, provocēs caur taviem tuvākiem cilvēkiem, caur darba biedriem, caur radiniekiem, provocēs tevi. Kaut kā, ja tu esi bijis atsirdīgs, eksplozīvs cilvēks, tev vienkārši nāks kārdinājums atkal sakt ardīties. Vai iekrist tajās pašās lamatās, kur tu, teiksim, nāk rudens, un šajā laikā man jau vairāk depresija. Un tu sāc tā sapņot un tā pārdomāt, un Velns jau zina, kā tev iekrist tādās lietās. Velns ir ļoti gudrs. Viņam nav brīvdienu, viņš strādā 1000 gadu. Tāpēc pirmais, pret ko mums jācīnās, ir grēks. Ir kāda veida grēks, tu zini, kas ir grēks. Ja tu nezini, kas ir grēks, lasi 3. mūsu grāmatu, tur ļoti daudz rakstīts par grēku. Daudz, kas šobrīd pasaulē notiek, cilvēki pat neuzskata, ka tas ir grēks, bet grēks ir daudz, kas, un es domāju, ka viena no lietām, ko Dievs mums grib mācīt nākošajā gadā, es jau tos izrunāju savām lūpām, tas ir svētums. Mums jārunā par svētumu, mums jārunā par to, ko nozīmē dzīvot svētu dzīvi, ko nozīmē dzīvot priekš Dievu, ka bez svētas dzīves neviens neredzēs to kungu. Draugi, ja mums ir kaut kāds sakāvs sajūta, ja mēs neesam apmierināti, ja mums ir depresija, tad kādreiz varbūt vienkārši tāpēc, ka mēs grēkojam. Ja? Es zinu, kad es grēkoju, es vienmēr zinu, kad es grēkoju, es zinu, kas man jādara savu grēku, man ir jānožēlo, man ir no tā jāatvadās, jāpieņem lēmums, es to nedarīšu, jātiek ārā no tā vienkārši. Ja? Amen. Tātad tas ir pirmais, kur tu tiksi arī kārdināts. Spiedienu brīžos, grūtību brīžos, jaungada naktī pie tevis ieskries jautra kompānija. Davai, ko tu sēdi kā veca bēkēt, dodamies pie šāpi, dodamies uz ballīti. Nu labi, tad vulgāri piemēri, bet varbūt kādam tā ir kārdināšana, varbūt kāds uz to var iekrist. Satans visādas metodas lietot. Amen. Otrs, ar ko tev jācīnās, ir ar pasauli. Tas ir pasaules gars, tās ir pasaules vērtības. 1. Jāņa vēstule 2. nodaļa 15-17 saka, ka nemīliet pasauli nes to, kas pasaulē. Jo, ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības. Draugi, mums, ja mēs gribam būt uzvarētāji kristieši, mums ir jāatdalās no pasaules. Nevis tāpēc, ka kāds tev gribētu aizliegt tavs jaukās izklaides, tavs jaukos hobijus. Bet tā, kad es redzu kristieši, kas nav atdalījušies no pasaules, kas turpina palikt kaut kādās lietās, kas nav dievišķas. Ja viņi turpina upurēt, piemēram, dievkalpojumus kaut kādu, es nezinu, es vienmēr tur uzēdies uz to keramikas pulciņu. Ja tev svētdienās ir keramikas pulciņš un tu neesi draudzē un tu šīs lietas vērtē augstāk nekā par draudzi, tad vienkārši tu nebūsi nekad uzvarošs kristies, tas ir skaidrs, jā. Tu vienkārši būsi kaut kādā starpstāvoklī, kur tu vēlnam vairs nebūsi bīstams un tu vispār vienkārši vairs neeksistē garīgajā pasaulē, tu nekas neesi, jā. Tāpēc, ka, ja jau tu esi uzlicis šīs pasaules lietas augstāk par Dievu lietām, tad tu neesi vairs vēlnam bīstams. Tad pasaule, tās pasaulīgās vērtības, pasaulīgās intereses, pasaulīgie spriedumi, tas viss vienkārši var traucēt tev staigāt uzvarā. Tāpēc tev ir apzināti arī jādalās no pasaules, nemīli pasauli, izmet ārā, izslēdz televizoru, izslēdz datoru, nesēd tur ilgāk nekā tu lūdz Dievu. Ja tu piepildīsies ar datoru un internetu un televīziju un nesko vēl, tu nebūsi spējīgs pavilkt to garīgo cīņu, tu nebūsi spējīgs staigāt uzvarā. Tāpēc tev apzināti jāsaka savam ķermenim. Ķermeni, izstiep roku, izslēdz datoru, paņem bībeli, komandē sevi. Ķermeni, negrābsties gar cigaretēm, paņem bībeli.
Vienalga, es, protams, visu laiku jokoju un ironizēju, bet tu vari, tavs iekšējais cilvēks var pateikt, ko es šodien darīšu, celšos, lūkšu Dievu, lasīšu Bībeli, atdalīšos no pasaules, šo salkano seriālu vairs neskatīšos, ar kaimiņiem vairs neiešu klačoties, paļātāju pulkā vairs nesēdēšu, aliņu nepirkšu vairs, un tā tālāk. Tā ir tava izvēle, pasaules vērtības, ja? Ja tu nevari savādāk, un, piemēram, tu esi bijis iesaistīts kaut kādās lietās, es nezinu, kaut kādās lietās atkal, varu minēt kaut kādu hipotētisku, es nezinu, ja tu esi kaut kādā, teātra trupā, piemēram, kas tev paņem visu tavu laiku, un tu kļūst tāds sapņains, dvēselisks uz mākslu, uz kultūru orientēts cilvēks. Un es esmu tik piepildīts un tik dvēseliski gaišs cilvēks, un beigšu tev vairs negribās lasīt Bībeli, negribās būt draudzē, tad tu jau arī esi sakauts caur pasaules garu. Pasaules gars tas ir. Draugi, ir Dieva gars un ir pasaules gars. Ja kaut kas tev kavē būt draudzē un Dieva valstībā un steigāt ar Dievu, tad tas ir slikti. Tas ir tas, ko tev vajag apmest, tāpēc, ka Bībele saka, nemīliet pasauli, nec to, kas ir pasaulē. Jo, ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav vietas tava mīlestībai. Pavisam vienkārši. Ja tu esi piebāsts ar kaut ko citu, tevī nav vietas Dievam. Kāds var pateikt amen? Tāpēc uzskat sevi par tādu trauku. Ar ko tu sevi piepildīsi, tas tev arī būs. Tev kaut kas sevi ir jāieliek, lai tas pēc tam nāktu ārā no tevis. Ja tu nelasi Bībeli un nelūdz Dievu, tu nevari vienkārši pārliecinoši stāties pretī grūtībām. Ja tu esi pilns ar kaut kādām, ar kaut kādām sentimentālām lietām, varbūt tu tici vēl Santa Klausam, varbūt tev patīk šis Ziemassvētku laiks, un tu esi tā sapņoji noskaņots cilvēks. Draugi, tas nav tas, ar ko stāties pretī valnam. Lai stātos pretī valnam, tev vajadzīgi spēcīgam kļūt lūkšanā. Lūk, pats šņākoja apkūst, lai tu dzirdētu šos vārdus. Tātad tev ir jāatmet pasaulīgās vērtības apzināti ir jāizmaina savu domāšanu un jāpievērš tā Bībelē, lūkšanai, Dievam, draudzēm un tā tālāk. Tad tu būsi spēcīgs, tad tu varēsi pastāvēt. Tātad grēks pasaule, trešā lieta ir velns. Aleluja, velns tas ir, es ar to domāju, ka Sātans tev uzbruks personīgi, Sātans tev uzbruks tieši, un Sātans tev var uzbrukt visvisādākos veidos. Pirmkārt, tas ir garīgs uzbrukums. Es domāju, jūs to esat jutuši. Varbūt kāds esat jutuši, kādreiz nesat jutuši, bet garīgs uzbrukums, kas Sātans te uzbruk personīgi, pirmkārt, tie ir kārdināšanas. Tās ir kārdināšanas. Kur tas notiek? Tas notiek tavā galvā. Tas notiek ar tavām domām. Un mēs kā cilvēki dažreiz domājam, ka viss, ko es domāju, tas ir objektīvi. Vienalga, ko es domāju, es to domāšu līdz galam. Un daudz cilvēku tā arī dzīvo. Viss, kas ienāk galvā, to viņi izdomā. Sāk no rīta domāt vienu ļaunu domu, dienas beigās viņi vienkārši ir depresijā, tāpēc, ka visu to dienu ir malus šo slikto domu savā galvā. Es esmu mēsls, man iet slikti, man nekā nav, viss ir muļķības, tā parāda, Dievs man ir pametis. Padomā šādas domas. Pamēģini padomāt šādas domas. Vairāk par 15 minūtēm, un tu būsi sakauts. Neatkarīgi no tā, ka tu esi kristietis, tu būsi sakauts jau pēc 10 minūtēm. Tāpēc, draugi, viss, kas nav Dieva griba, tā ir kārdināšana. Ar vārdu kārdināšanu mēs dažreiz saprotam, ka es tiek kārdināts uz bulkām skatīties, kādreiz vīrieši domā, ka viņi tiek kārdināti uz sievietēm skatīties. Tā var būt kaut kāda, to var nosaukt par kārdināšanu, bet kārdināšana principā ir jebkas, ko Sātans tev piedāvā domāt, sliktas, ļaunas, depresīvas domas, domāt, piemēram, par savu sievu. Šis nav īstais cilvēks, šis pretīgais cilvēks, es viņu nevēlos. Dievs dod man īsto no manas ribas kādu sievieti. Vai tu tiec kārdināts domāt par brāļiem, māsām? Neviens tevi nemīl, neviens tevi negrib redzēt draudzē, visi ir vienaldzīgi. Vai tu tiec kārdināts domāt par Dievu slikti? Dievs tevi neuzklaus, Dievs tevi nemīl. Tās ir domas, kas nāk no velna. Un šī galvenā cīņa, draugi, te arī notiks mūsu galvā. Nekur citur jau tā cīņa nenotiek. Un ko tu darīsi ar šīm domām? Tev šīs domas ir jāsasaist. Bībelē rakstīts, ka mēs, neatceros, kurā vietā, Bībelē rakstīts, ka mēs apgāžam visas augstprātīgās iedomas. Jā, 2. Korintiešiem 10.5. 2. Korintiešiem 10.5, ka mēs uzvaram visas augstprātīgās iedomas. Mums ir apzināti savā prātā jāizcīna cīņa, depresijas domu vietā ir jāieliek Dieva vārds. Mums vienkārši jāizrunā savu muti, jārunā pretī tam, kas nāk mūsu prātā. Ja tu apzināti necīnīsies par to, tu sāksi domāt šīs domas un tu beigsi ar šīm domām. Un tad Sātans tev būs sakājis. Kārdināšana tātad ir jebkas, ar ko Sātans tevi kārdina, domāt, pieņemt vai arī rīkoties pretēji Dieva gribai. Tās ir kārdināšanas. Atcerieties, Jēzus kārdināšanas uzvarēja tikai vienīgi Dieva vārdu. Atcerieties, Sātans viņam piedāvāja visādus variantus, kādam tev būtu un kas tu neesi un kas tik tu neesi un kas tik tu būsi. Bet Jēzus vienmēr atbildēja ar
Dieva vārdu. Tātad kārdināšanas, tas vienmēr sākas tavā prātā. Bēdīgas domas, depresijas domas un visādas domas. Bieži vien šīs domas izraisa tevi attiecīgas emocijas. Ja? Tad, ja ir doma, tad ir emocijas. Ja ir emocijas, tad jau tas ir tavs garīgais stāvoklis. Pietiek sāk domāt kaut ko bēdīgu, ko Sātans tev atsūta kā domu no rīta. Un tu jūtīsi, ka dienas laikā to ir vairāk sāgrūzies, to ir vairāk nomākties. Un ja tu to nekontrolē, ja tu tam nestājies pretī, tad tas pārvērš par garu. Tas kļūst par garīgu stāvokli. Un daudz kristieši var pat dzīvot depresijā, domājot šīs domas un nonākot tādā stāvoklī vienkārši nekontrolētu domu dēļ. Tāpēc jebkurā gadījumā vienalga kādi tev apstākļi, tev ir jārunā un tev ir jādomā pozitīvas, Dieva vārdā balstītas domas. Un tas ir tas, kas ir tava daļa. Neviens tavā vietā nedomās tās domas. Tev apzināti ir jādomā tās domas, tev vienkārši ir jāpieceļās. Plaši jāpasmaida un saka, šī ir brīnišķīga pirmdiena, esmu vairāk kā uzvarētājs. Dievs ir par mani, Dievs ir manā pusē. Viņš ir teicis, ka viņš man nekad neatstās un man nepametīs. Tas ir tas, ar ko tev jāsāk dienu. Amen, kāds var pateikt, jā? Aleluja. Tātad domas, tātad tavā prātā tas būs uzbrukums. Tās ir nosauktas par Sātana ļaunajām ugunīgām bultām. Saprot, par tavu galvu visu laiku tiek izšauta bultu sērija, un tās ir šīs domas, kuras Sātans grib iedēstīt tavā prātā. Viņš zina, ja viņš tās dabūs tavā galvā, tad viņš dabūs arī tavā sirdī. Un ja tas būs tavā sirdī, tu būsi sakauts iekšēji. Jo tas, ko Sātans grib izdarīt, viņš tev grib salauzt. Jo tā, kad tu tiec iekšēji salauzts, tu sāc baidīties no kaut kā. Tu sāc tā kā tramīgs paliec no kaut kā. Tu tā kā nedrošs paliec kaut kādā lietā. Tad tu esi sakauts iekšēji. Un mēs varam tajā laikā saukties, cik gribam par kristiešiem, vai būt draudzē, vai pat piedzīvot svētā gara svētību, bet ja tu esi iekšēji sakauts, tu esi sakauts. Tāpēc, ka viņš grib iekļūt tevi iekšā. Un tas notiek caur domām. Tas notiek caur to, ka tu pieņem šīs ļaunās domas. Un ja tās tevi iesakņojas, tu vienkārši esi sagrauts iekšēji. Un tā, kad tas kļūst par hronisku stāvokli, tas jau kļūst par garu. Un tāpēc ir arī saistīti un apsēsti kristieši, jo tie gari ienāk caur domām. Vienkārši tas attīstās. Vispirms doma, emocijas, iekšējais sirds stāvoklis un visbeidzot dēmons. Un tad jau cilvēks ir tik saistīts, ka viņš vairs nekontrolēs sevi. Un tad ir vajadzīga kalpošana tam cilvēkam. Tāpēc labāk jau sākt tajā sākuma stadijā, kur ir domas. Ja? Ok, es to beigšu. Kā vēl vēlns uzbruk? Viņš uzbruk caur garīgu spiedienu. Vienkārši, tas arī bieži iet paralēli ar tām domām. Bet dažreiz tu vienkārši esi vienu dienu zirgā, tu esi kristietis, tu esi piepildīts svēto garu, un pirmdienas rītā, piemēram, tu esi absolūtā depresijā. Vienkārši smags, smacējošs, nospiedošs garastāvoklis, melns mākons virs tavas galvas, depresija, bailes, tramīgums, nomāktība. Ja tu esi jūtas tāds simptoms, tas ir garīgs uzbrukums. Garīgs uzbrukums, kuram nav nekāda sakara, vai tu esi labs kristietis vai slikts kristietis, uzbrukumi nāk vienkārši. Un ja tu esi piedzīvojis kaut ko tādu, tad zini, ka Sātans tev uzbruk. Vienkārši tas ir demonisks uzbrukums, tas ir garīgs spiediens uz tevis. Ja? Kā viņš vēl uzbruk? Viņš uzbruk caur cilvēkiem un caur apstākļiem. Ja? Viņš spēja aktivizēt cilvēkus. Un tas ir tas, ko es pieminēju daļā. Ja? Viņš spēja aktivizēt cilvēkus, ka cilvēki, principā, visi ir tādi marionetes Sātana leļu teātrī. Sātans var pieķerties pie kuru cilvēku, kas ir viņa pavalstnieks. Viņš var lietot tavu vīru, tavu sievu, tavus kaimiņus, tavus bērnus, Atcerieties, ko Jēzus teica, cilvēka cilvēka radinieki kļūs viņa ienaidnieki. Esat dzirdējuši tādu pantu, ja? Tas ir bībeliski. Tas ir bībeliski, tāpēc, ka tā robeža iet starp tevi un tas, kas ir tavs asins radnieks, var kļūt par tavu niknāko ienaidnieku. Tāpēc Jēzus saka, ka bērni nodos vecākus. Vecāki nodos bērnus. Tāpēc, ka tā ir līnija, kas iet cauri, tas ir zomans, draugi. Ja mēs domājam, ka būt ar Jēzu, tas ir baigi viegli, nebūs viegli. Un šajā laikā, kad demonizācija tikai pieaug, draugi, demonizācija pieaug, un tie ļaunie gari cilvēkos tikai aktivizēsies. Visinteliģentākie cilvēki tev varbūt sāks spļaut sejām vienkārši par tevi vēsties tikai tāpēc, ka tu piederi Jēzu. Tāpēc, ka Jēzus teica, visi jūs ienīdīs mana vārda dēļ. Jūs domājat, tie vārdi tā vēl te rakstīt, tas taču Bībelē rakstīts, visi jūs ienīdīs mana vārda dēļ. Un tas, protams, ir šausmīgi, es nevienam to nenovēlu, ka nams sašķeļās pēc šīs garīgās piederības. Bet, draugi, tad, kad es dažreiz skatos uz maniem bērniem, ja es skatos vecākiem tēliem, viņi nestaigā taisnībā šobrīd, protams, Dieva vārda sēkla viņos ir, bet viņi ir pasaulīgi. Un tas ir šausmīgi, jā, un ir grūti to atzīt, protams, es esmu bijis, varbūt neesmu bijis visu darījis, lai viņi būtu ar Dievu, man ir cerība, es viņus neesmu atdevis vēlnam, bet tagad tu jūti šo garīgo atdalītību.
Un tev varbūt gribās tā, mīlīgi tā domāt, mani bērniņi, mani puisīši un tā tālāk, bet saprotiet, tā ir garīga cīņa. Un lai cik tas būtu smagi, bet tu jūti, kā vēlns ir pastrādājis, kā pasaules gars ir pastrādājis, ka cilvēkos izzūd, ja tavi bērni bērnībā gājuši svētdienas skolā un bijuši kristieši līdz kaut kādiem 11 gadiem, tad šīs pasaules gars pēc tam ir ņēmis virsroku, draugi. Un tas ir šausmīgi. Tas ir tas, par ko mums jājūt sāpes. Mums jājūt sāpes par saviem tuviniekiem. Bet es vēlreiz gribu teikt, ka mēs neviens nebūsim pasargāti no tādām sāpēm. Un es nevienam nevaru dot garantiju, ka tavi radnieki tiks izglābti. Es nevaru dot garantiju. Protams, ir vārds, ka tu un tavs nams tiksit izglābti. Vajag turēties pie tā vārda, bet te pašā laikā Pāvils saka, kā tu vīri zini, ka tu izglābsi savu sievu, vai kā tu sievu zini, ka tu izglābsi savu vīru. Es nevaru dot nekādas garantijas. Cilvēks brīvs izvēlēties, kādam garam viņš sekos, kādam garam viņš kalpos. Tāpēc caur radiniekiem arī var notikt uzbrukumu un visu, ko vēlns var vārīt tieši caur vistuvākiem cilvēkiem. Jo es pateikšu pavisam godīgi, ko es pats esmu piedzīvojis. Tiklīdz tuvojas Sātans uzmīs uz pedāļiem tā, lai tas, kas ir tev, tūs, rādinieks, draugs vai vēl kaut kas, lai nodarītu to pēc iespējas lielāku kaitējumu. Tur, kur agrāk, kamēr jūs abi var būt kopā kodāt, es teikšu pavisam vienkāršā valodā, un tu pēkšņi jūs par kristieti, un tavs mīļotais varbūt sāks kost vēl dubultā, un kļūs agresīvs par tavu ticību, tas viss ir normāli. Tas ir tas, kas tiek, ja tu esi redzējis ēnu teātru, leļu teātru, tad zini viens, kas rausta tās figūras. Tas, kas tur lejā sēž, tas ir vēlns, un viņam tās leles viegli pieejams, tāpēc, ka viņi piedara, jūs zināt, kā viņi piedara, viņi piedara vēlnam. Mums vienkārši jārunā skaidru valodu, mums nav cilvēki jānicina. Bet saprotiet, ka viņi nav jau saimnieki ne pār savu prātu, ne pār savu sirdi. Viņi runā to, kas vienkārši ienāk viņu tajās galvās. Tas, kas ienāk tajās sirdī, viņi vienkārši ir marionetes, viņi pat nesaprot, ko viņi nodara. Un mums tāpēc arī attiecīgi jāizturās pret cilvēkiem. Mums nevajag viena no lietām, ko es noteikti, ko pats esmu piedzīvojis, ka efeziešiem saka, ka mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm. Un tas ir tas, kur Sātans tev grib iegrūst vienmēr. Jo, ja tu esi savienots ar vīru, ar sievu, ar radiniekiem kaut kādās tuvās radniecīgās attiecībās, tas kārdinājums ir tāds parasti, ka tās attiecības parasti ir familiārs. Tu visu zini par savu vīru, tu visu zini par savu sievām, tu zini, kā viņš tur šņauc degunu, tu zini, kur viņš nomet zeķis, tu zini, viņu vienkārši šī familiaritāte. Un tad, kad tu esi šāda veida attiecībās, mājās tev ir kārdinājums būt nevis garīgam cilvēkam, bet dvēseliskam. Un iesāk dvēselisks cīņas. Ak, tu veci, ka tu beigsi dzert, vai tu sieva, tu tāda negarīga, tu tāda un tāda, tā tavu ticība dažreiz īstenībā nes to zobeni jūsu starpā, un tad ir tā miesīgā vēlme, tā kā iet miesīgās cīņās. Sāk kaut kāds ultimāts uzstādīt, tur kaut kādos strīdos iesaistīties, kaut ko sākt aurot, kaut kādas tur sankcijas pieņemt vienam par to, vai draudēt, vai vēl kaut ko darīt. Draugi, es jums varu teikt, tas viss ir lēmts neveiksmē. Tāpēc, ka tā nav cīņa pret miesu un asinīm. Saprotiet, jums ir tā atkārlinātā sajūta, ka jūs tagad esat aicināti būt par kristiešiem, un jums ir atvērts acis redzēt patiesību. Bet tas cilvēks tev blakus jau neredz to patiesību. Viņš ir tas klauns tajā Sātana teātrī. Un to arī kliegt uz viņu, cik grib. Man viena sieviete Jākapelī stāstīja, ka viņa savam vecim, tieši tā vecim tā viņa arī teica, kristietis būtu, un tagad viņš sot kods, es lietoju šo vārdu apzināti, lai paspilgtinātu. Viņa lūgus par viņu, bet tā, ka nav varējis turēt, tad pletni pa muguru devusi viņam mesot. Ja? Garīgi cīņa beidzās ar miesīgu konfrontāciju. Un, ziniet, vecis kā turpināt dzert tādu dzēru. Tāpēc, ka nevar izdzīt no cilvēka, nevar izmainīt viņa dabu ar pārmetumiem, ar strīdiem, ar kautiņiem, ar argumentāciju, ar bļaušanu, ar strīdiem. Jo zaudētāji strīdos esam tikai mēs. Jo tagad, kad tu iesaisties miesīgos strīdos ar cilvēkiem, Sātans atkal gūst virsroku pār tevi. Jo, ja tu esi miesīgā strīdā iesaistīts, tu vienkārši esi anulēts kā garīga personība tajā brīdī. Kāds var pateikt amēn? Tajā brīdī tu vienkārši cīnies pēc miesas, un tu esi nonācis atkal Sātana valstībā. Tu esi nonācis viņa pārvaldīšanas zonā. Jo, ja mēs cīnāmies, mums jācīnās ir garīgi. Tieši tāpēc, ja es teicu, neatbildiet ļaunu, neļaujiet, lai ļaunums jūs uzvar. Kāds ir dzirdējis šo pantu?
Jo tad, kad es ļaujos tam ļaunumam, ko pasaule pret mani vēršas, vienkārši tiek uzvarēts. Es kļūstu līdzīgs pasaulē. Un tur Sātans visu laiku strādās pie tā, lai tu sadusmotos, lai tu apgreicinātos, lai tu kristu līdz ar to pasauli, lai tu sāktu tikpat riebīgi, lai tu pie dusmu uzplūdā tu sāktu vēl varbūt matam nolaist, varbūt pasūtītu dekādu, ja? Un tagad tu to darīsi, protams, ka Dievs tev to var piedot. Dievs tev to piedos, bet tajā brīdī tu izai no viņa sistēmas, un tu ieej atpakaļ Sātana sistēmā. Jūs zināt, kas ir Sātana sistēma? Cilvēki tur līdzīgi diviem zirnekļiem, kas iemesti burkā un cīnās viens ar otru, kamēr aprīs viens otru. Un vēlns ārā skatās un ņirds par to. Tāda ir tā garīgā realitāte. Mēs nevienam nav garantijas, ka mēs savus radniekus varam izcīnīt un apkarot vēlnam, bet ja mēs to darīsim, tomēr ir liela iespējamība, ka tas notiks. Jo mums ir autoritāte, draugi, un pat tā ir cita tēma, tāpēc, ka laiks ir beidzies. Tā ir cita tēma, kā mums cīnīties par saviem radniekiem, bet noteikti nevajag pārstāt lūgt par saviem radniekiem, bet nekad neiesaistīties miesīgā cīņā, jo es pats tos piedzīvojis, gana daudz es piedzīvojis. Halleluja. Halleluja. Kā tu sāc cīnīties miesīgi, kaut ko tur pārmest cilvēkam kaut tā. Tas nedarbojas, tas vienkārši nedarbojas. Viņš ir akls, viņš ir grēcinieks, viņš nesaprot, kas notiek ar viņu. Amen. Varbūt jūs gājat vismaz vispārīgi priekšstat par to, kā staigāt vienmēr, kā būt vienmēr uzvarētājiem. Tas bija tāds ļoti ātrs, tā teikt, ieskats, bet lūksim Dievu tagad. Aleluja.